Sākumā ideja ir vajadzīga. No kā tad tu vispārīgi sāc, jo nav jau nekā idejas, jo nerodās tā uzreiz un paiet ļoti ilgs laiks. Man parasti tas ir tāds ļoti nepatīkams stresa moments, ka es varbūt nedēļu pat vairāk staigāju ar kā pats, ne jau tā kā bilde uzzīmēts, saķert galvu, bet pārnesta nozīmē tā varētu būt. Es esmu ticīgs cilvēks un es paļaujos uz Dievu, es lūdzos un meditēju un staigāju un domāju, un tā pamazam, kad jau sāktu nomierināties un tā tev sāk rasties kāda doma, kāda ideja. Tev jājūt tā muzika ir iekšēji. Ja tu nejūti, tad tu labāk nemaz nesēdies klāt. Jo ir momenti tādi, ka es eju galdam ar līkumu apkārt un meklē kaut kāds cits blakus darbs, lai tikai nebūtu jāraksta. Bet tas pāriet un tad jau viss aiziet tā, kā vajag. Katru reizi tev ir divritenis jāatklāja no jauna un sajūti tāda, ka it kā tu pirmā klasē mācītos un ka tu vispār iepriekš neko neesi rakstījis, ka kāds cits to ir darījis tavā vietā. Tāds sajūts mēdz būt. Un tās ir diezgan mokošas. Bet kad tu jau sāc rakstīt, un kādreiz gadās tā, ka tu pat nenofiksē to momentu, ka es jau jūtu, ka es jau esmu aizsācis to darbu. Tā arī mēdz būt.